Līdz novembrim Ziemeļkurzemes reģionālās slimnīcas Ventspils filiāles laboratorija atradās atsevišķā korpusā. Ambulatoriem pacientiem asins tika ņemtas kabinetā galvenajā uzņemšanas nodaļā. Pēc tam laborantiem paraugi bija jānogādā laboratorijā, kas atradās citā ēkā atsevišķā telpā. Tas nozīmē, ka jebkuros laika apstākļos darbiniekiem bija jāiet ārā vairāk nekā vienu reizi dienā. Tagad visas laboratorijas telpas atrodas zem viena jumta. Šeit notiek ambulatoro pacientu pieņemšana. Sākums atrodas šeit, kad pacients atnāk pie rindu sadalītāja, izvēlās attiecīgo numuriņu. Mums ir izvēle gan kopējai laboratorijas rindā, gan atsevišķi ir bērniem līdz 3 gadiem grūtniecēm. Vēl mēs izdomājam, ka mums vajadzīga arī tāda sadaļa kā rezultātu saņemšana. Pēc tam, kad cilvēks ir nodevis asinis vai citus materiālus analīzēm, laboranti nogādā paraugus uz laboratoriju, kur certificēti speciālisti izmanto speciālu aprīkojumu analīžu veikšanai. Agrāk mūsu nodaļas bija sadalītas. Dežūra laboratorija, ambulatorā daļa bija dažādās slimnīcas vietās. Protams, tas bija ļoti neērti. Pašlaik mēs esam vienā vietā, kompakti. Uzņemšanas nodaļa, kur šeit mums uzreiz ienāk, mums ir lodziņš speciāli, viņam nav jāskrien pa lauku tā, kā agrāk vajadzēja. Arī citas nodaļas, izņemot infekcijas nodaļu, viņa atrodas ārpusē, bet, teiksim, bērnu nodaļa, dzemdību nodaļa, ķirurģijas nodaļa, visas tās nodaļas, tās nāk šeit un nakts stundās nav jāiet pa ielu un stobriņi un paraudziņi atnesti tiek dežūra laboratorijā. Vienā telpā tiek veikti testi, kas nepieciešami pacienta stāvokļa noteikšanai. Tas jo īpaši attiecas uz gadījumiem, kad persona tiek ievietota slimnīcā vai pacientam nepieciešama neatliekamā medicīniskā palīdzība. Kardiomarkieri, troponīns, kā jūs ziniet, aknu funkcionālie testi, nieru funkcionālie testi, iekaisīgie markieri, anēmijas. To visu mēs šeit varam uz vietas. Un, protams, nekur arī nav pazudis Covid. To mēs arī te testējam. Laboratorijā strādā 13 laboranti un 3 laboratorijas ārsti. Laboratorija ir atvērta 24 stundas diennaktī. Pēc rekonstrukcijas laboratorija iegūda ne tikai jaunas telpas, bet arī jaunas modernas iekārtas, kas ļauj veikt imunoloģisko un bioķīmisko testēšanu. Agrāk mums šīs 2 daļas aizņēma 4 lieli aparāti. Tagad mums te ir kompaktas 4 daļas, kur mēs varam ievietot vairāk nekā 600 dažādus testus. Laboratorijas vadītāja ar lepnumu demonstrēja imūnhematoloģijas nodaļu, kas aprīkota ar centrifūgu. Jaunā tehnoloģija ievērojami atvieglo laborantu darbu. Šī ir centrifūga, kura nosaka reizus uz asins grupas, saderības, to, ko mēs visu laiku veicam manuāli. Pilinājam, tas bija ilgs process. Klīniskā materiāla testēšanai ir atsevišķa telpa. Šī ierīce ne tikai pārbauda urīnu, bet arī veic mikroskopisko analīzi, nosakot sarkano asinsšūnu un balto asinsšūnu skaitu. Kvalitātes kontrolē tiek izmantots standarta materiāls, kur rādītājos ir jāiekļaujas. Ja tiek novērotas novirzes, speciālisti veic korektīvus pasākumus. Ventspils slimnīcas laboratorijas sniedz plašu izmeklējumu klāstu, taču tuvākajā laikā to plānots vēl paplašināt. Ļoti gribam attīstīt mikrobioloģijas nodaļu. Arī tur vajag daudz ko vēl darīt, vēl izdomāt, pievienot internetiem, bet tas viss tagad top un cerams, ka drīzumā to visu mēs ar Evijas, ar doktoru Skrodi kopā paveiksim.